Nebaidies, tikai tici. Nesen runāju par stāstu par Jaīra meitu un par sievieti, kas cieta no asiņošanas. Un jūs zināt, ka tur bija gadījums, kamēr šī sieviete pieskarās pie Jēzus, topa dziedināta. Jēzus saka, kas man pieskārās, mācekļi saka, ka te daudz cilvēku. Tie saka, nejūt, ka spēks izgāja no manis. Un tad tas viss notiek Marka evaņģēlija 5. nodaļā, un viņa Jaīra meita mirst. Atnāk kalpi no Jaīra nama un saka, ka mirusi ir tava meita. Un Jēzus pasaka atslēgu vārdus: nebīsties, tikai tici. Tātad, mīļie draugi, lai saņemtu savu brīnumu, nebīsties. Jo bailes ir pretstats ticībai. Kādā ziņā bailes? Tā kā šaubas, tā kā vai tiešām es saņemšu, kas ar mani būs, ja nu Dievs mani nedziedinās. Saprotiet, Sātans ir melu tēvs un viņš izraisa cilvēkos bailes caur meliem. Ja man neizdosies, ja nu tomēr es saslimšu atkal. Mīļie draugi, tici, cik iespējams, jo viss ir iespējams ticīgajiem. Un tu tapsi dziedināts, un tu vari paņemt savu brīnumu. Tas pieder tev, jo Jēzus par to jau ir samaksājis. Tu vari būt pilnīgi vesels. Jēzus Kristus brūcēs, viņa upurī pie krusta ir tava dziedināšana. Saņem savu brīnumu.